Sveicināti, dargie skatītāji! Šodien mēs esam atgriezušies ar otro epizodi Bondu ceļojumos. Pēc pirmā video, kas bija tika publicēts saistībā ar Jim Pro bondiņu priekš Iron Lemon atbalsta un kustības uz priekšu, ir parādījies otrais cilvēks, kurš vēlās izrādīt atbalstu, vēlās redzēt sava veida kontentu un vēlās piedalīties visā šajā pasākumā. Drumrolls, un tas ir Relman OZ, cerams pareizi pateicu. Viņš ir otrais cilvēks, kurš pieteicies mūsu pasākumā, un mēs esam ieguvuši otro bondiņu. Un ar to otro bondiņu ir tā, ka mēs esam jau, kā saka, 2 bondus tuvāk premjeram, vēl 18 bondi priekšā tikai. Un, ja visi dārgie skatītāji vēlās piedalīties video veidošanā, pasākumos, redzēt kaut kādu noteiktu kontentu, īstās dzīves cookings, spēles cookings, woodcuttings, palēlām visu var sadomāt, izdomāt, un visi baigi forši. Otrais bonds ir nācis tā kā pirmais bonds, būs reklāma, un reklāma arī būs pa Discordu. Vienīgais mīnus ir tas, kad Relmans pieteicās, tā kā varētu Discordu noreklamēt, bet man nav status tajā Discordā, lai es varētu linku kopēt, lai varētu aicināt cilvēkus un tam līdzīgi. Un es biju diezgan skeptisks par to, kā saka, reklāmu, jo tā reklāma nenes ne plusu, ne mīnusu nevienā communityjā. Vienīgais, protams, communityjā, kas ir pašā Discordā, kas paceltu varbūt hypu starp cilvēkiem un pateikt, mūsu Discords ir redzams ārpasaulē. Tajā pašā brīdī, protams, varbūt no Discorda klientiem heits pret to, ka tiek reklamēts ar Discords, tāpēc pietiek runāt, ja vēlaties piedalīties pasākumos, nickname change in-gameā 2 bondi, tavu izvēle aiziet, YouTube kanāla nosaukuma maiņa, 2 bondi, tavu izvēle, vēlēs redzēt cooking video īstajā dzīvē, 1 bonds, grib redzēt kaut kādu kontentu skaistu, kas interesē tieši tev, 1 bonds, gribi reklāmu sev YouTube kanālam, Instagramam, Discordam, 1 bonds, un ar to mēs sakam, dodamies uz reklāmēto Discordu, ko mums šodien ir jāprezentē cilvēkiem apkārt, un, protams, jāprezentē Relmanam, kurš vēlējās šo reklāmu, jo es viņam piedāvāju, varētu majonēzes reklāmu, jo viņam patīk majonēze, bet tas tāds iekšējais mīms, un viņš atteicās no majonēzes reklāmas, teica Discords, mēs ejam uz Discordu, 2 bondi iegūti un tiekamies Discordā, aiziet. Tātad mēs skatītāji esam atgriezušies tajā Discord kanālā, kas mums ir jāreklamē šodien. Pirmais kanāls bija saistībā ar Jim Pro, Latvijas klanu mēs noreklamējām. Un tātad šodien ir otrais bonds, un pateicoties Relmanim, jeb šajā Discordā viņam niks ir Helman OZ, un mēs, pateicoties viņam, par iegūto bondu reklamējam šo Discorda kanālu. Kā redzam, viņš ir admins, viņam ir ļoti daudz visādi roli, tas nozīmē to, ka viņš ir high standard man in this situation, un viņa pieprasījums tiks izpaldīts. Un saistībā par tātad pirmo bondu mums nosponsorēja Jim Pro, un kā redzam, mums ir redzams titulbildē Discordā Jim Pro fonā, un priekšā ir Epic Pump. Un mums Epic Pump arī ir tikai 1 role RS3 šajā Discordā, bet, kā lai saka, viņš nosponsorēja pirmo Latvijas klana reklāmiņu, tagad Relmans otro nosponsorēja, kas ir ļoti patīkami, mēs pasakamies abiem cilvēkiem, mēs esam 2 bondus tuvāk 20 bondu golam. Kā redzam, mēs šobrīd atrodamies ģenerālajā čatiņā, kur, protams, ģenerālais čats nozīmē ģenerālais čats, cilvēki rāda savus tetovējumus uz rokām, viņi rāda, ko viņi Barcelonā ēd, Sutiners rāda to, ka tiek updatoti video, un tam līdzīgi viss kaut kas notiek. Arī Ričijs prasa, kur video priekš no Sutinera, jo Sutiners ir tas, kas filmē, montē un publicē, un pa lielam nodarbojas ar visu loģistikas darbu, kas ir vajadzīgs priekš šī kanāla uzturēšanas un atbalsta priekš Lemona grūtajos brīžos. Pa ģenerālo, nav daudz ko minēt,
tur tiek viss kaut kas publicēts, visādas bildes, linki, tam līdzīgi, kā mēs redzam. Ričijs un Klaids sacenšās, kurš vairāk itemus var uzminēt. Kā redzam, Ričijam nesaiet, Klaids spūno. Un pa ģenerālo tas arī būtu viss. Mēs turpināsim ar drop un achievements. Drops un achievements, protams, ir saprotama lieta, kas te notiek. Cilvēki rāda, es nezinu, vai šis ir achievements, šis bija mods. Runescape 3 moderators vienkārši uzspaunoja bossus dažādus pie G. Bet ne, kaut kā tam līdzīgi. Bet jā, pa lielam cilvēki liek savus iegūtos dropiņus, un tad ir, protams, Spoons, Ričijs, protams, Ričijs, un te arī būs, protams, Spoons, Ričijs un Kristaps ir ielicis, tāpēc, jā. Ten ir achievement, viss kaut kas tāds, parasta sadaļa, spēlē Runescape, dabūnu dropu, tev ir podcasts, Putin, Indies channel. Tad nākamais ir meme channels, mums ir Epic Pumps, kurš ir gatavs vasarai. Cilvēki teiktu, tas ir fake, bet īstie cilvēki, kur zina Epic Pumpu, viņš katru dienu iet uz džimu, un tas ir īstais viņš. Only, kā es varētu pietrenēt nedaudz. Meme channelā, protams, ir dažādi mīmi, smieklīgi, nesmieklīgi, piemēram, New Mike Who This. Mēs redzam Maiku, bet viņš ir buņģa alus, tāpēc kaut kā interesanti. It kā smieklīgi, it kā nav smieklīgi, kam humors, kam nav humors, tas to arī zina. Nākamā sadaļa, kas ir šajā Discordā ļoti redzami, ar ko neiet EOD. Un tad ļoti interesanti, tāpēc, kad šeit ir salikti visādi niki, bet tajā pašā brīdī tāpat cilvēki iet EOD, tāpēc šī sadaļa ir 50-50. Ja tu esi cilvēks azartisks un spējīgs darīt lietas, tevi paņems. Bet ja tu esi galīgā vafelē, aizmirst. Tu netiksi nekur. Piemēram, reku zirgu zaglis, ja mēs uz viņu uzspiežam, viņam ir roli, redzam, piemēram. Un viņam ir tūsētājs 07, brīdīders, users, biggest gay, dzērāja mauka un tam līdzīgi. Un kā mēs redzam, viņš arī ir ielikts cietumā, viņam ir virsū loks, viņš ir ielikts iekšā deskā, viņš nolakots, viņš tur stāv. Mēs sēžam ofisā, jo sutenierim ir jābūt savā ofisā, viņam ir jāsūta dokumenti, jāreģistrē lietas, un, protams, ja ienāk nākamais cilvēks ar bondiņu, mums ir jārunā par nākamā video projektu, izpildi un sadarbības plānu turpmākajai priekšdienā. Protams, ir daži citi voisi, retirement home, tur ir omas parasti saiet, jo zin kā, vecums nenāk viens, pensija ir jāsaņem, un tad ir toalete, kur, protams, ja tu ieej, tad neviens nevar ieiet kopā ar tevi. Nevar pārunāt toaletē, nezinu, ja tu zem ūdens. Palielam ir botu saistītās lietas vēl šajā Discordā, kas ir ļoti interesanti un ļoti patīkami Runescape spēlētājiem, jo šajā Discordā palielam atrodas Runescape spēlētāji. Bet, protams, arī citi spēles spēlē. Bet ir boti un ir Rusingeras Krods. Un šis ir tā interesantākā lieta, kur tu vari vienkārši uzrakstīt kaut ko, kas tev interesē no spēles itemiem, un bām, tu redzi cenu, instabuy, instasale, not instabuy, charts, kā preci ir gājusi augšā lejā, cena un tam līdzīgi. Es domāju, ka šajā sadaļā nekā cita nebija par kā naudas checking itemiem, bet, ja mēs pārējām uz RS Clock ir vispār nice lieta, jo uzrāda pilnībā visus eventus, kas notiks kaut kādā tuvāko minūšu laikā vai stundu laikā. Piemēram, kā mēs redzam, Jock Luck Notification Goblin Raids 2.30 būs. Sinkholes 2.30 būs. Big Chumps 2.30. Baigi interesanti, ka pilnībā viss vienā laikā notiek. Dīvaini, vai ne? Bet, jā, Gutiks būs 2. Viens goblins bija arī 2. Izstāsta, ka katru pusstundu notiek Goblin Raidi. Un tad ir Wilderness Flash events.
kas ir īstenībā labākais events, jo tu vari iegūt lielas balvas, maz effortiņš, bet savs darbs ir jāiegulda. Tāpēc, kā mēs redzam, Infernal Star, tas ir special events, kur mainojam akmeni, un mēs varam dabūt korīti, kas ir ļoti krūti, bet tajā pašā brīdī ir parasti eventi, kas kaut ko dod, bet viņi tāpat ir vajadzīgi. Nu, ja, protams, vēlās XP, vēlās piedalīties visā pasākumā un justies laimīgs par to. Nākamais ir ritmika. Es domāju, dargie skatītāji var nojaust, kas ir ritmika. Un ritmika ir parasti, kad mūziku var ielikt. Bet, jā, cik es skatos, laikam nekas nav īsti noticis pēdējā laikā. Pēdējais bija kaut kāds posts 3. mēnesī, 18. datumā. Tad ir vēl sadaļa Visvaks. Katru dienu Visvaks parādās un, protams, var taisīt visvaksus no rūnām, un šis parāda vislabākās rūnas, kuras varētu izmantot priekš visvairāk visvaksiem, lai iegūtu viņus. Un es teikšu, ļoti noderīga lieta, lai pašam nav jāklikšķina, jādomā kombinācijas, tad principā, kur ir bam, 1. slots, 2. slots, un tad 3. slotā metam, ko gribam, priekš ironiem, tas pats pa lielam nekas nemainās. Nākamā sadaļa ir Merchant Stocks. Merchant Stockā, ko mēs redzam, ir, tas ir deep sea fishing pasākums, kur ierodās kuģis un kur var iegādāties itemu, piemēram, Dead Touch Start 5 miljoni. Ar šo var jebkuru bossu ar vienu hitu nosist, vienu reizi. Ļoti izdevīgi, varbūt ļoti neizdevīgi, laimes spēle. Bet ir ļoti daudz citas lietas, ko var iegādāties šajā traderī. Itemi katru dienu mainās. Un šis bots ļoti palīdz cilvēkiem redzēt, kas ir veikalā, pirms vispār doties meklēt to kuģi. Jo traveling merchant var būt dažādās pasaulēs, viņu ir jāmeklē, ir grupas, kas viņu meklē, un vispārējais. Un, protams, ja tev ir jāmeklē lokācija, kurā pasaulē viņš parādās, un ja tev ir vēl jādomā, kas ir veikalā, un vai tev vispār kaut kas ir vajadzīgs no tā veikala, tad tas ir ļoti liela galvasāpe, un beigās šis bots ļoti palīdz cilvēkiem izlemt, vai viņam vispār ir jēga tērēt laiku uz kaut ko. Piemēram, kā mēs redzam, ir Uncharted Island Maps, Man of Osi, Gifty un Dead Touch Darts. Palielam, es teiktu tā, ka Iron Man ļoti izdevīgi laikam varētu būt visus 4 pirkt. Mainscaperiem varbūt visus 4, varbūt 2 tikai, varbūt kaut kā tam līdzīgi. Tas atkarīgs no situācijas, akonta progresa un visu kopējās darbības. Tad mums ir trackers. Trackers ir tāds botiņš, kas mums treko pilnībā cilvēku darbības. Nu, protams, kas laikam ir sakonektējies ar to botiņu, kā mēs redzam. Mums ir Buļā Suka, dabūja Dragon Helmu, ļoti krūti. Niksiņš dabūja kaut ko, CPT Bongs dabūja kaut ko, Brikāde dabūja kaut ko, Zirgu Zagles kaut ko dabūja. Un palielam tad jā, trackerī mēs vienkārši redzam progresu, kas automātiski trako. Trackers varētu vēl būt nosaucams par Drops on Achievements, tikai vienkāršotākā versijā. Piemēram, tu kaut ko dabūni, tev nav neataisi screenshots, ja tev principā kur automātiski vienkārši bots iemetīs. Tu atradi gredzenu, tu atradi cirvi, tu atradi 3 kiljonu, tu dabūji 190 miljonus XP nekromansijā. Nekāda problēma, viss tiek automātiski publicēts tavā vietā. Dodamies, mums ir vārnīca sadaļa, ir Relments English Dischiginitiritīri. Un tad mums ir Epic Pumps pēdējais bijis. Ingurirantiting, EUI. Death of Plate, kā mēs redzam, jā. Mini Fluša, taisnība, come on sense, jop. Ļoti interesants Relments sadaļa. Tad ir latviskā stunda ar Pelmeni. Es pat godīgi nevaru nojaust, kurš ir Pelmens, jo Pelmens ir vienīgais kanāls, kur nevar neko ierakstīt. Tas laikam nozīmē to, ka Pelmens varētu būt cilvēks, kurš visvairāk šeit raksta. Un šeit ir tikai 2 cilvēki, kas ir rakstījuši. Ričijs vai Helmens.
Un kurš to lai zina? Klaids vienreiz pieminēts. Varbūt, nē, vēl Furfuns pieminēts. Ir ok. Šis ir tāds interesants. Un tad ir Skyblock Dictionary. Un, ja palasa, tad labākais dictionary. Sutiners. Jāmauc meaning stones with ghost mouse. Strange. Visādi Brooks Siege tomorrow already Friday. Tādi. Tā mēs redzam Skyblock Dictionary. Un palielam, ar šo mēs noslēdzam reklāmu šam Discord kanālam. Mēs parādījām principā visu, ko mēs varējām parādīt. Un, protams, ko mēs varbūt aizmirsām parādīt, ir tas, ka mēs varam boostot serveri. Ir servera boostiņš. Un, kā lai saka, Sutiners boosto serveri 2 reizes. Un, ja cilvēki boosto serveri, tad atverās vaļā ļoti daudz gifiņi, emocijas, stikeri, ko var izmantot arī no citiem Discordiem, citiem kanāliem. Ļoti, ļoti labs bonusiņš. Un arī boostojot serveri var labākā kvalitātei streamot. Ir arī soundboards pieejams, daudz lielāks, piemēram, ļoti populāra lieta. Tad ir Mr. Sutinera Jēboy, kas ir ļoti krūti. Un tad ir ļoti, ļoti daudz citi, ko arī var no citiem kanāliem izmantot. Soundboardiņi, tāpēc ļoti interesanti. Kā lai saka, otrā bonda video, tad mēs nobeidzam šādi. Ļoti liels prieks, ka 2 cilvēki ir atbalstījuši mūsu bondos un ir 2 no 20 bondiem jau savākti. Ir izveidoti 2 video, kur ir abi līdzīgi diezgan. Es nezinu, kāpēc, bet diemžēl tā ir sanācis. Kad abi video ir par reklamēšanu Discordu. Cerams, ka 3. cilvēks, kurš nometīs bondu, neprasīs noreklamēt vēl kādu Discordu, bet, protams, mēs būsim vienmēr priecīgi un laimīgi to izdarīt, jo mēs esam gatavi taisīt video, mēs esam gatavi reklamēt, mēs esam gatavi uztaisīt apsveikumu kaut vai, da jebkādu varbūt mēs varam visu izdomāt. Un mēs vienkārši ļaujam cilvēkam piedalīties visā šajā pasākumā. Es domāju, ka Relmens un Jimpro varētu justies ļoti lepni un, kā teikt, pacilāti par to, kad viņi tiek pieminēti YouTube'ā, kad cilvēki tiek reklamēti un kad visa pasaule sajūt šo 2 spēcīgo vīriešu spēku, jo kā mēs redzam, Jimpro un Relmens ir pa lielam, kā mēs varam pateikt, maizes nesēji Lemona sunim, jeb Lemonam, jo 2 bondi, tas ir jau tuvāk mērķim, kuram mēs gribam tikt. Un runājot par Lemonu, Lemons arī šajā Discordā, viņam ir Pedro. Kamēr suns ir krātiņā, viņam ir Pedro teltī pie autobāņa, kas ir ļoti žēl, tāpēc, kad šis kanāls ir suņa atbalstam, suņa piemiņai un Lemona atbalstam, bet, kā lai saka, Lemons to neņem nopietni. Un kā mēs redzam, viņš ir prosta Lemons, jebanais elitists, viņš ir baned jau, viņš ir sūseris un jā, arī it kā Jim, bet, Pedro Jim nezinu, vai strādā. Tāpēc, liels paldies bondistiem, liels paldies skatītājiem, spiežam laiku, komentāros rakstām visu, ko mēs vēlamies rakstīt, un tiekamies nākamajā video, kur būs nākamais bonds, nākamā situācija, nākamais video, nākamā lieta, un paldies par skatīšanos, un visu labu!